Elpceļu saslimšanas ir viens no biežākajiem iemesliem, kādēļ cilvēki vēršas pie ārsta. Saugsrešanās, hronisks klepus vai elpas trūkums var būt nopietnu slimību simptomi. Pulmonoloģija ir medicīnas nozare, kas pēta plaušu un elpceļu slimības. Pulmonologs nodarbojas gan ar akūtu infekciju ārstēšanu, gan ar hronisku slimību aprūpi. Pārsvarā tie ir pēc vīrusiem, pēc tādām akūtām infekcijām, kad ir ieaudzis klepus. Ir arī bronhiālās astmas pacienti, kuriem vajadzīga kontrole, kuriem nestrādā medikaments, ko viņi lieto. HOPS pacienti, jeb smēķētāji, kuriem arī ir elpas trūkums, klepus. Tas varbūt tam pacientam šķiet, jo cilvēki ļoti pielāgojās principā. Un, ja var uzkāpt līdz 2. stāvam, 3. stāvam ir ok, bet tad viņš pēkšņi sajūt, ka viņš ar vienu kāpienu tā kā nevar uzkāpt. Bet viņš atpūšās. Līdz ar to atpūšanos viņš tā kā kāpj augstāk, viņam šķiet, ka viss ir kārtībā, bet patiesībā būtu jāpārbaudās, kāpēc vairs nevar uzkāpt to iepriekšējo limitu ar vienu piegājienu bez izteikta elpas trūkuma. Pirmajā vizītē ārsts uzsāk sarunu. Rūpīgi izjautā pacientu par sūdzībām, dzīvesveidu iepriekš pārslimotām kaitēm. Pēc tam veic apskati, bet, ja nepieciešams, nozīmē papildu izmeklējumus. Pats galvenais ar sarunu, tā ir anamnēzes ievākšana, visi dati par to. Tā ir ģimenes anamnēzes ievākšana par to, vai ģimenē nav kādi astmas pacienti, vai nav tuberkulozes pacienti kaut kur rados, draugos, paziņās. Ko pacients pats zina, ko viņš var pateikt, ka viņam ir šāds kontakts. Tad ir auskultēšana, ja es izklausos pacientu, vai nav dzirdami kādi trokšņi, kaut kādas pārmaiņas plaušās. Obligāti ir jāizmēra perifērijās asinīs skābeklis ar skābekļa pulsu oksimetru. Tad, saprotams, arī, jo tur arī ir tāds kritiskais rādītājs, zem kā nedrīkst nolaist, zem kā pacients būtu jāizmeklē, ja tur iet zem 90 un uz leju, tad ir noteikti kaut kādi papildus izmeklējumi nepieciešami. Un tad ir spirometrija, jeb spirogrāfs, kas ir redzams man aiz muguras. Tad ir vēl papildus izmeklējumi kā bodybox, un tad ir arī citi papildus izmeklējumi. Īpašu vietu pulmonologa darbā aizņem tuberkuloze. Tā ir infekcijas slimība, kas skar plaušas un prasa ilgstošu ārstēšanu. Pēc speciālistu domām, jo agrāk atklāja tuberkulozi, jo lielāks izredzes uz veiksmīgu izceļošanos. Latvijā ir sastopama tuberkuloze, varbūt tas pīķa gads bija 1998. gads. Protams, tagad mēs cenšamies apkarot un mēs cenšamies tikt ar to galā pēc iespējas labāk un ātrāk. Un tā, galvenais ir atcerēties pacientiem nebaidīties no tā, ka tā ir ārstējuma saslimšana. Tas terapijas kurs uz 6 mēneši un cilvēks ir izārstēts. Tīpaši ir jāpārbaudās pacientiem, tiem, kuriem ir bijis šis kontakts ar to tuberkulozes pacientu. Un kas vēl ir svarīgi atcerēties, ka tuberkuloze ir lēni noritoša infekcija. Ja, ir bijis kontakts ar pacientu, tad nebūs tā, ka nākamajā dienā pacients uztais rentgenu, viss ir tīrs, un tad es par to varu aizmirst. Tā nenotiek. Var saslimt arī pēc 5 un 10 gadiem. Jo tā baktērija, tā tuberkulozes mikobaktērija var dzīvot organismā tādā latentā, jeb slēptā, klusā formā. Un tad pie normālas imunitātes saslims tikai 5 līdz 10% no tiem, kuri ir inficējušies. Bet savukārt, ja šī imunitāte vai nu nokrīt, vai kaut kādi medikamenti nobojā, vai kaut kas tāds notiek, tad šī mikobaktērija var izlausties un izraisīt aktīvu saslimšanu. Ārsti atgādina, ja klepus nepāriet ilgāk par 3 nedēļām, parādās elpas trūkums vai sāpes krūtīs, neatlieciet vizīti pie speciālista. Pulmonologs palīdzēs ne tikai atklāt problēmu, bet arī piemeklēt piemērotāko ārstēšanu. Pierakstīties pie pulmonologa var Ventspils slimnīcas reģistratūrā.